Esiet sveicināti florbola draugi. LV Florbola līgā klāta pusfināla sērija. 4 labākās komandas palikušas, kuras vēl cīnās par titulu šajā sezonā. Un šovakar piedāvāsim jums tiešajā translācijā spēle no Lielvārdes, kur vietējā Lielvārda Fatpipe uzņems Cēsu Lekrings. Kluba internetu mājaslapā atzīmē tieši, ka plūdums bija viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc Lekrings bija pārāk tajā sērijā, bet šodien plūdums tiek atstāts uz noraidīto uz rezervistu soliņa, un tikmēr Armands Savins gūst vārtus, šķiet, ka tas bija Armands Savins, skaista izspēle, un šoreiz gan vārdsargu vainot nav nekādas jēgas, spēlē 5 pret 5. Nu, visnotaļ labs vairākums cēsniekiem, un vairākas reizes viņi labi izlaida bumbiņu caur vārtu priekšu, un kad jau spēlēt vienādos sastāvos, Jorens Malkavs met bumbiņu vārtos, rezultāts kļūst neizšķirts 1 pret 1. Jorenam Malkavam arī pagaidām ļoti laba izslēgšanas spēļu statistika, nav izdevies nogādāt bumbiņu vārtos. Arī tagad Jorens Malkavs ir nācis dzalba vietā. Un lielisks mētiens tieši Jorenam Malkavam. 2 pret 1 Cēsu Lekrings pārņem vadību, un Jorens Malkavs realizē skaitlisko vairākumu. Nu, Trekša tur aiz pārāk pārtur bumbiņu savu vārtu tūmā, un tas beidzas ar vārtu zaudējumu. Nīksa Blumfelds soda pārgalvīgo Pēteru Trekšu ar lielisku metienu, un rezultāts kļūst atkal neizšķirts 2 pret 2. Lielisks metiens no distances, bet viss sākās ar to, ka Pēters Trekša pārtur bumbiņu. Trekša krīt. Pacelts ir Cēsu fonu rokas, bet tiesneši uzskat, ka pārkāpums nebija. Man arī izstījās, ka tur nebija noteikuma pārkāpuma, bet Trekša rehabilitējās par to, ka tiesneši nenoslēpa viņam pret viņu pārkāpumu, un brīdi vēlāk Cēsu līdzstāj atkal var celt rokas gaisā. Šoreiz nevisai protestējot par tiesnešu lēmumu, bet par to, kad Pēters gūst vārtus. Bet soda laiks ir beidzies, bet vienādos sastāvos Sandrs Virsnītis no distances tomēr pamanās raidīt bumbiņu vārtos, un rezultāts atkal ir līdzīgs, proti 3 pret 3. Ne tas veiksmīgākais, 30 sekundes aiztējušas. Vairāk nācies domāt par to, kā tikt pie bumbiņas un nostāties pozīcijās, bet var arī 59 sekundes un 1 minūti neveiksmīgi spēlēt vairākumā. Ja tā tajā vienā sekundē tu nospēlē kārtīgi, nu šoreiz nevajag pat minūti un 59 sekundes. Pēc 39 sekundēm vairākumā netverams metiens nospēlē ar augumu un saglabā to savai komandai. Jēgers aiz vārtiem. Žukels. Vēlreiz Žukels, un ar ar to pusi Rūdis Žukels no tuvas distances gūst vārtus, un atkal ir līdzsvars 3. periods. Nu, kas zina, varbūt ar 3 periodiem nekas nebeigsies. Vēlreiz atgādinu, ka iepriekšējā reizē, kad komandas spēlē, bija vajadzīgi papildu laika lielākajā daļā no spēlēm, bet šeit pēc 22 nospēlētām sekundēm mainieki atkal ir vadībā pēc ilgāka pārtraukuma. Jursans Jēgers, tagad Jēgers iesāk ātro pārēju. Viņi vēlreiz pie Jēgera, uz brīdi pazaudējis Jorens Malkavs. Un ātra izspēle, un Jēgers, Juris Sandis Jēgers ir tas, kas raida bumbiņu vārtos un panāk 6 pret 4. Kas par spēli gados jaunajam spēlētājam, kurš sezonas lielāko daļu tomēr pavada Lielvārda fans komandas sastāvā Latvijas čempionāta 1. līgā. Žokļa uzliks slēdz kompresu Artis Savins. Rajēckis trauc uz priekšu pa kreiso malu. Rajēckis metiens bumbiņu vārtu 9. 6 pret 5. Izcils metiens Jānim Rajēckim, spēlētājs, kurš vairākas sezonas aizdīja vienā no pasaules spēcīgākajām līgām, Šveices augstākajā līgā. Neapmierināts
emociju izposms no Lielvārdas faniem un arī rezervistu soliņa. Bet lai kā cīņa turpinās, Jēgers iespēlē Rūdim Žukelim un Rūdis Žukels gūst vārtus 7-5, bet atkal grib izcelt Juris Andi Jēgeru. Viņam atkal ir rezultatīva piespēle un jau 4. rezultatīvitātes punkts tieši ar šādu rezultātu, proti ar Lielvārdas 7-5 uzvaru. Tagad garām vārtiem metam Malkavs. Treikšam neizdodas izdarīt piespēli un tukšos vārtos bumbiņu raida Uldis Dūniņš. Panāk viņš 8-5 un šķiet, ka lielā mērā tas varētu būt arī viss šajā cīņā. Šo sezonu kā viena tā otra jau ir spēruši soli tālāk un vieni arī, protams, spēlēs lielajā finālā. Vēl pēdējās sekundes Blumfelds dabūs bumbiņu tukšos vārtos, dabū arī Niksa Blumfelds bumbiņu tukšos vārtos un tā ir uzvara ar rezultātu 9-5. Vēl 4 sekundes līdz jau pilnīgi droši var teikt mača beigām. Lielvārda Fatfight svin uzvaru pirmajā sērijas spēlē ar rezultātu 9-5. Tādējādi izvirzoties vadībā arī visā sērijā ar 1-0.